Redziet, stress ir gadsimta slimība. Tas ir multimiljardu bizness. Konsultācijas, zāles, grāmatas, stresa vadības semināri un vēl daudz kas cits. Stress rada vairāk naudas nekā jebkas cits. Un es jau no paša sākuma gribu pateikt, un lieciet to sev aiz auss, Dievs tev nekad nedos vairāk par to, ko tu vari izdarīt ar mieru sirdī. Tātad atcerieties, ja viss, ko jūs darāt, zog jūsu mieru, tad tas nav nācis no Dieva. Un es zinu, par ko es runāju, jo es gandrīz sevi nobeidzu, cenšoties darīt to, ko es domāju, ka Dievs no manis gaida. Un pēc tam es sapratu, ka daudz no tiem iemesliem, kāpēc es to visu darīju, patiesībā nemaz nebija pareizie iemesli. Stress ir visapkārt. Un es tik ilgi lūdzu, lai stresainās lietas pazūd, lai problēmas pazūd, un beigās es sapratu, pasaule mainīsies, bet tā droši vien nekļūs labāk. Iespējams, tāpat kļūs sliktāk. Un es to nesaku kā kaut kādu negatīvu apliecinājumu, mums tikai jāpaskatās, kas notiek apkārt. Mums būs daudz vairāk, ar ko jātiek galā pēc gada vai 2 nekā tagad. Tātad, ja kaut kas mainīsies, tad jāmainās būs mums. Skatieties, mums ir jāmācās tik galā ar lietām savādākā veidā.